Tā tad mēs šeit atjaunojam mūsu Latvijas restaurātoru biedrības veidoto seriālu par Latvijas nozīmīgākajiem, gudrākajiem, skaistākajiem, pieredzējušākajiem restaurātoriem, jo gribam, lai šo restaurātoru, šo speciālistu zināšanas un pieredze būtu pieejama arī turpmāk. Šodien tātad mūsu sarunas objekts ir Gunita Čakare, un intervijas vadītāja būs Linda Līvoša. Jā, prieks šodien atrasties šajā brīnišķīgajā kompānijā. Un tad, varbūt ķersimies uzreiz pie jautājumiem. Gunita, kā jūs atceraties savus pirmos soļus restaurācijas jomā? Kas bija tādi lielākie izaicinājumi? Par restaurātoru es vispār kļuvu kaut kādā tādā liktenīgā, pakāpeniskā ceļā un veidā. Jo sākumā es beidzu Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, trikotāžas, tērpu modelēšanas nodaļu. Padomu laikā strādāt tieši šajā nozarē, piemēram, ogres trikotāžas kombinātā, kur sēriju veidā ražotu vienu un to pašu modeli ar ilgu laiku. Protams, man negribējās, un es vispār sāku domāt, ko darīt. Un lūk, es domāju, ka no mākslas gluži prom aiziet es negribēju, jo zīmēšana, gleznošana, viss tas ir bijis labā līmenī Lietišķajos. Mākslas vēsture tur bija ļoti interesantā līmenī arī. Un es tagad domāju, labi, stāšos Mākslas akadēmijā, mākslas vēstures nodaļā. Bet tā kā diplomdarbu Lietišķās mākslas skolā vajadzēja aizstāvēt kaut kur ap Jāņiem, un tad ļoti, ļoti tuvu tam jau bija iestāja eksāmeni, vakar jūlija sākumā. Es tā ļoti kārtīgi, vēl kārtīgi sagatavoties tiem eksāmeniem nevarēju. Un vienkārši neizturēju konkursu, un viena punkta dēļ netiku tajā mākslas vēstures nodaļā mūsu akadēmijā. Labi, tad es domāju, ko, pēc gada mēģināšu atkal, un pa to gadu kaut kas jādara. Tad tur arī būtībā pazīstam cilvēku, tur pateicoties viņiem, man teica, ka varēšot strādāt Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Bet tur vēl bija jāgaida kaut kādas 2 nedēļas uz vakanci, un es pastrādāju, ja kādreiz kāds atceras, jo šī ir tomēr runa par vēsturi, tad Vaļņielā bija tāds mākslas saloniņš, ko pa Bomīšu veikalu sauca vai tam līdzīgi. Tas bija kombināta mākslas, tāds radošs, skaists veikaliņš. Tagad tur laikam antikvariāts tajā vietā ir. Lūk, un tad es kādas 2 nedēļas man ļoti patika. Pastrādāju šajā veikalā. Nemaz negribēju, es domāju, varbūt, ka man dzīve vajag veltīt šim te tirzniecības momentam. Bet, gastronomā gan es negribētu strādāt bez šaubām. Labi, bet tā kā bija tomēr norunāts par to vēstures muzeju, tad pēc 2 nedēļām es jau atrados Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā arheoloģijas nodaļā. Man tur arī bija jāzīmē no vitrīnām, es kāpēc nedrīkstēju fotografēt, nezinu. Es tur zīmēju, kā tur bija izvietoti priekšmeti tajos vitrīnās. Un tad, kad es biju beigusi pēc 2 gadiem, tad vispār tur bija interjera maiņa, tur kaut ko nomainīja, un viss man tie zīmējumi un izvietojumi kaut kur pačibēja. Tā kā es 2 gadus, principā nezinu, kāpēc es to darīju, bet tomēr tur bija ļoti interesanti cilvēki, un par vēsturi, par Rīgas vēsturi es ļoti daudz ko uzzināju. Tā kā tas ir par svētīgs moments. Bet, labi, es tātad biju domājusi tikt tajā mākslas vēsturē, bet pēc tam jau man radās doma, progresēju, ka varētu pārcelties uz Pēterburgu, to mākslas vēsturi mācīties, tur būtu varbūt mūzeju un ko tik es tur nebija sadomājusies. Bet tad, kad es izlasīju, kas ir jāzina uz iestāju eksāmenim, tur būtu jāizlasa nezinu cik daudz grāmatu un krievu valodā, es sapratu, ka tas atkal gadu laikā nav iespējams pat ar manām tā laika krievu valodas zināšanām. Tad es tā kā domāju, labi, pēc 2 gadiem, bet tajā laikā muzeja direktore Līvija Blumfelde atnesa ziņu no kultūras ministrijas, kā varētu kā nacionālais kadrs studēt Pēterburgas, toreiz Ļeņingradas mākslas akadēmijā tieši restaurāciju. Un tad es domāju, tieši viss kopā, gan tā mākslas vēsture nepazūd, gan pagleznot varēšu, pazīmēt, tas viss man vēl bija, protams. Un tad nāk vēl klāt kaut kāda profesija, par kuru es īstenībā tā neko daudz nezināju.
bet ar to 1 gadu es kārtīgi intensīvi gāju studijām, glaznot, zīmēt mūsu pašu mākslas akadēmijā, un tad startēju uz to Pēterburgu, uz Ļeņingradu. Un tā arī tur iekšā tiku, bet muzejā strādājot, tā gluži nav, kad es pilnīgi neko nezināju. Tieši tur vēl bija vasaras prakse tieši tiem pašiem Pēterburgas akadēmijas studentiem. Viņi taisni tajā laikā bija praksē. Un tad es bez šaubām pie viņiem aizcilpoju. Tas bija Dānenšterna namā. Un vispār Dānenšterna nams tad vēl bija paredzēts, ka tas tiks nodots Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam. Un pēc restaurācijas tur iekārtotu ekspozīciju un varbūt kaut kādu tematisku, tādu tā kā memoriālo, bet tādu muzeju. Bet tad kaut kad jau tuvu pie restaurācijas beigām, kad tiešām jau tas viss notika, mājā izcēlās ugunsgrēks, tur viss sadega, nodega un vispār viss tā doma izšķibēja. Muzejs vairs tajā ēkā neatgriezās, bet tajā brīdī diezgan tādā nošņurkušā stāvoklī tā māja bija. Bet tur bija iekārtojušies šie studenti savā praksē ar pasniedzēju Aļošinu un vēl ar zīmēšanas skolotu pasniedzēju Stecenko, bet es neatceros viņu vārdu un tēvu vārdu, kā tur jāsaka. Ja? Tad tu iekļuvi tajā Pēterburgas Ļeņingradas mākslas akadēmijā. Jā, un cik gadus tu tev tur bija jāmācās? Tā, vārdu sakot, tas oficiāli saucās Ilģis Repina vārdā nosauktais Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūts. Māja tā pati vecā impērijas celtne. Bet kamēr cilvēks mācās, 1. 6. kurs studijas, tas bija institūts, un institūts bija skaitījās izglītības ministrijai piesaistīts. Ja tālāk vai uz meistaru darbnīcām vai aspirantūru, kā toreiz sauca, tie paši profesori vien tur figurēja, bet tad jau tas tu pārgāja tā kā uz akadēmiju, kura bija kultūras ministrijai piesaistīta. Tā kā viena ēka, viena saimniecība, bet tā apmēram tas bija. Tātad es iekļuvu šajā te institūtā. Un tas saucās Glezniecības fakultātes restaurācijas nodaļa. Un tieši tā glezniecība tur bija. Ja iet runa par to, kā tur toreiz mācīja, tad 2 kursus varēja paralēli bija jāstrādā, jāmācās restaurēt ikonas un eļas gleznas, un pēc tam varēja izvēlēties. Ar 3. kursu bija jāizvēlās viena no šīm restaurācijām. Un, protams, ka tā viss ietveros, pilnīgi viss. Principā tā, kā es pēc tam mazliet paskriešu uz priekšu, mācīju akadēmijā, tādā pašā veidā arī mūsu mācīja. Es tur varbūt mazlietiņu kaut ko pamainīju tā. Tas bija ļoti interesants un ļoti intensīvu darba pilns laiks. Un man neizdevās papraktizēties Ermitāžā. Man iznāca tieši Krievu muzejā, Krievu mākslas muzejā. Tur strādāt vairākas prakses un arī diplomu darba gadu. Tur arī ļoti interesanti cilvēki un darba bija bezgalīgi daudz un līmenis bija augsts un prasības bija augstas. Tad, kad mēs tiešām jau tikām līdz izlaidumam, līdz diplomiem, tad mēs vispār drusku no nerviem slimi bijām. Mēs tiešām bijām ļoti pārpūlējušies, un tāpēc vēlāk, kad mani studenti tur sāk uztraukties, ka viņi ir tur arī noguruši vai kā, es vienkārši pēc nikni paliku, jo viņi pat nesaprata, kā bija mums, jā. Prakses mums ir bijušas 6 gadi, bet man bija viens akadēmiskais gads, tā ka kopumā es biju prom no Latvijas 7 gadus. Un tad es atgriezos, un vēl faktiski man vajadzēja piebilst vēl, ka tieši gadu pirms manis tajā pašā vietā mācījās Liena Zaļkāne. Viņa bija gadu iepriekš tikus tur iekšā. Tad, kad es atgriezos, tad viņa jau atkal bija 2 gadus man akadēmiskā gada dēļ, 2 gadus ātrāk beigus un atgriezies Latvijā. Un viņa strādāja Rīgas tajā zinātniskās restaurēšanas pārvaldē. Un, kad es atgriezos, tad vispār jau visiem bija aizmirsies par to nacionālo kādru, un kad jau vajadzētu uzreiz kādu darba vietu. Un, ja gadījumā atkal Lienai nebūtu tāds dzīves pavērsiens, ka viņa ģimenes apstākļu dēļ atkal gribēja atgriezties Pēterburgā, Ļeņingradā vēl to laiku, un viņai bija izdevība strādāt Ermitāžā, un viņa gribēja no tās pārvaldes tikt projām, un viņu nelaida, tur laikam mazliet tāda konflikta situācija bija, bet tā kā uzrados es, un to vietu varēja aizpildīt, tad visi bija apmierināti, un es tātad paliku strādāt Lienas vietā pārvaldē. Un gan Liena, gan es strādājām tādā 12 kvadrātmetru istabiņā, un kādu brītiņu es tur vienu pastrādāju, pēc tam no Rundāls man
es jau esmu tagad nonākusi jau pie darba. Labi. Droši. Un tad vienkārši sākās man tā iepazīšanās ar Latvijas restauratoriem, ar visiem, kas arī, kurus man palūdza izglītot, pamācīt un tā tālāk. Un faktiski pirmais, laikam, ar ko es sāku, es pirms uzzināju, kur atrodas kolēģi pieredzējušāki, kā Dzintra Temerova, Rita Plaude, un aizcilpoju, un arī viņas tajā brīdī vēl bija Dannensterna namā. Es atceros, ka es gāju uz Dannensterna namu, jo man vajadzēja noskaidrot, kā latviski visus terminus lietot, jo man jau viss bija krievu valodā, visas pasu rakstīšanas un tā tālāk. Un tad es tā diezgan ātri, tur vienas pāris stundu laikā, es, protams, visu to terminoloģiju apguvu arī latviski, un viss bija kārtībā. Un pārvaldē tātad es konsekventi nodarbojos ar staiglasniecības restaurāciju. Par to jau man Liena bija brīdinājusi, lai es tur neielaižos, jo citādāk mani tur aizsūtīja tik pa brīdim uz kādu objektu, un es vairs savus gleznas neredzētu vairāk. Bet tā es tātad vairākus gadus tikai ar gleznām ņēmos. Pārvaldēs nostrādāju 17 gadus, un tajā laikā es pārvietojos pa 4 darbnīcām. Mūs tur šad un tad pārcēla, tāpēc, ka tur tā un šitā un papildināja. Un tad man pievienoja vēl, tad, kad mēs strādājām Vāgner ielā 2, tur pašā augšā ļoti skaists skats bija uz Filharmonijas laukumiņu, tad jau mēs strādājām kopā ar Gunu Berneri, ar Anitu Skadmani, Anitu Čakari, un tad, var sakot, un Zitu, protams. Un tad arī tur bija ļoti interesants laiks tajā visā, tur blakus Vāgnera zāli restaurēja. Lūk, tā kā man jau pirmie skolnieki jau bija jau zinātniskās restaurēšanas pārvaldē. Un tad mainījās politiskie apstākļi un laiki, Latvija ieguva neatkarību. Mēs ar visām atestācijām, ar Maskavu saistību izbeidzās un vajadzēja pašiem visu tur organizēt. Un vispār pārvaldes laikā es ļoti daudz vēl arī tiem pašiem dokumentācijām, ko sūtīju uz Maskavu, vēl visam savam kolektīvam palīdzēja pasrakstīt un ko tik nē. Tā kā mazliet to līmeni, tādā teorētiskā līmenī, tomēr mazliet es tā domāju, ka es pacēlu. Strādāju, es jau teicu, ka tikai gan ar gleznām, bet tomēr turpat blakus pāri pagalmam bija epitāfija darbnīca. Epitāfija darbnīcai blakus bija kogriezēji, kas arī visu, ko rekonstruēja epitāfiju vajadzībām. Tur, var sakot, es redzēju visu, kas ir jādara ar epitāfijām. Tas būtībā polichromais koks, bet tur daudz bija jāsudrabo, ko tāda Ārija Rozentāla mācīja, pamācīja, kas arī bija no Pēterburgas speciālistiem to visu samācīsies, jau būdam Rundālē un braukdam uz Maskavu vēl mācīties. Vārdu sakot, tur bija vesela plejāda ļoti pieredzējušu meistaru. Viņiem nebija tās kategorijas un visas tās zinātniskās pieejas, bet darbu viņi mācīja darīt un arī no viņiem varēja mācīties. Tur es sastapos ar Bokmaņu kungu pirmo reizi un tas vispār bija ļoti interesants laiks un mainījās politiskie apstākļi. Pārvalde mazliet tā kā izjuka, jo ja sākumā bija tāds monopola stāvoklis restaurācijas ziņā, visu restaurēja, visu gāja caur pārvaldes rokām, tad pēc tam visi pārvaldes priekšnieki, kur viņi bija vadošie, viņi sāka domāt, ka vajag pašiem savas firmas organizēt, un to viņi arī darīja. Un tad līdz ar to sadrumstalojās tā pārvalde. Tagad viņi strādā ar nosaukumu akciju sabiedrība būvuzņēmums restaurators, viņi joprojām strādā, bet jauda nav tik liela. Var sakot, tie ziedu laiki ir beigušies, un tagad objektos var strādāt tikai kopīgiem spēkiem dažādas firmas. Bet, kas attiec uz meistariem, tad tie tiek diezgan labi savākti kopā, vismaz manā laikā. Tagad atkal jau daudz no tiem jau ir aizgājuši citā saulē, un ir pensijā un nestrādā vispār. Bet toreiz vēl sākumā viņi pilnīgi bija uz izķeršanu. Tiem nekad nebija bezdarbs, nekad nebija garlaicīgi, jo labos meistarus vienmēr vajadzēja, jo visam, tagad daudzām firmiņām, kuram kas ir jāstrādā, tad jau meklē, ko vajag. Kad objektā darbs beidzies, nevienam nevajag, tad atkal palaiž vaļā, cilvēki atkal pārvietojās. Vārdu sakot, bija interesanti laika arī tādā ziņā. Kamēr vēl bija tā Padomju Savienība un vēl tas viss turējās, tad bija ļoti liels objekts tomēr pārvaldē, pievārēja, ja, un restaurēja. Un
Bet tā viss ir materiālā pasaule, paiet laiks un, godīgi sakot, atkal jau jādomā, kā tur ko remontēt, restaurēt, sakārtot. Tāpat Pētera baznīca. Starp citu, runājot par Pētera baznīcu, tā faktiski bija visnopietnākā tāda celtne, objekts, ko vispār tā laika līmenī, kā vien varēja, pētīja un remontēja un slēja atkal no jauna. Un es vienkārši te mazlietiņ tāda atkāpe. Es gribu parādīt 2 grāmatiņas. Ja, piemēram, Lansmaņa kungs ir grāmata, tas pats sarakstīs, tad man tikai pa drusciņai kāda maza publikācija šur un tur. Ja? Un pirmā grāmata, ko mēs tā tiešām par epitāfijām, tā ir šāda. Un te ir arī, kurā tur lapusē bija par epitāfijām rakstīts un manis rakstīts. Tā kā noteikti, un pirms tam vēl te stāstīts, kas visu, ko ir pētījis, un vispār arī kā no tādas restaurācijas vēstures viedokļa, šo grāmatu derētu katram izlasīt, kam interesē tā restaurācija. Tad, kad viss jau bija, būtībā, kad Pētera baznīca skaitījās jau tā saslieta, kā pēc koncepcijas bija paredzēts, tad Marijāna Ozoliņa, Pētera baznīcas vadītāja, direktore, viņa vispār ļoti tāds emocionāls un interesants cilvēks. Viņa vienmēr atcerējās visus restaurātors, kas tur strādājuši bija, un laiku pa laikam viņai bija tur tradicionāls tādas svētku dienas, ko svinēt. Un tad viņai atkal radās doma pēc vairākiem gadiem vēlreiz pastāstīt, kā tad ir. Jo restaurācija, piemēram, epitāfijām turpinājās, vēl tur kaut kādas tur vajadzēja intervijas viņas prāt. Un atkal radās, savācās materiāls nākošai grāmatai. Bet es vēl te aizvakar pašķirto to grāmatu, skatos, es to atkal rakstīju šai grāmatai, esmu rakstīju 2007. gadā. Bet grāmata beigās izdota 2015. Tā kā faktiski 8 gadi vēl starpā, kad atkal, piemēram, Marina strādāja cītīgi, Marina Vāgnerova, Marina Zemīte. Un vēl jau kāda epitāfija uz priekš tika restaurēta. Un galu galā, kad baznīca atdeva atpakaļ konfesijai, tad vēl bija nerestaurētas 3 skaistas epitāfijas. Bet, un es vēl tur būtībā rakstīju gan uz Rīgas pašvaldību, ka vienkārši to epitāfiju lietu vajadzētu vienalga, kam pieder baznīca, tomēr turpināt, jo tās ir valsts mēroga restaurēt, tādi pieminekļi, tās epitāfijas. Bet Marina tomēr arī veselības dēļ mazliet atkāpās no tā darba, kaut gan viņa tiešām bija jau kļuvusi par korifeju, gan zeltīšanā, gan vispār tajā izpratnē, kā tur tos šriftus. Vispār tā ir sarežģīta lieta, un Marina tiešām tur orientējās ļoti labi. Jūs arī stāstījāt, ka pārvaldes laikā tad jums bija pirmie skolnieki, vai tas kaut kādā ziņā ietekmēja to lēmumu, ka jūs piekritāt akadēmijā pasniegt restaurāciju? Zināmā mērā, jā. Tas drīzāk bija man pašai par mierinājumu, ka tā jau gluži nav, ka man kaut kāda praksa tajā ziņā ir. Bet, man, protams, bija spilgtā atmiņā arī savas studijas, tā kā es arī uzreiz jau tā momentā jau sapratu, gadījumā man būtu jāmāca, kā es to darītu. Tā kā pārmērīgi uztraukumu man nebija. Bet tomēr, tad, kad es gāju pirmo reizi uz akadēmiju, kāpu pa kāpnēm augšā, jo tad restaurācijas nodaļa, tieši kad es sāku strādāt, arī jau bija pārcēlusies no kaut kāda tur pažobēles gandrīz vai pie akadēmijas jumta. Tad, kad es sāku strādāt, tad darbnīca bija pārcelta tajā saucamajā Rozentāla spārnā. Un arī tur bija jākāp uz augšējo stāvu. Tur esot kādreiz bijusi biblioteka Rozentāļiem. Un tad tur jau bija daļai izremontēts telpas, un tur mēs sākām arī strādāt visi kopā atkal pēc tam. Un tad, kad es kāpu pa tām trepēm augšā, tad gan man vienmēr sirds daudzījās, un man bija bail vispār no studentiem, no visiem, kas mani tur gaidīs. Bet tā gadu pēc gada, un tad jau tādā autopilotā jau drusku aizgāja, ka galīgi vairs nebija jāuztraucās. Bet kā jūs vispār nonācāt Mākslas akadēmijā? Un atkal man tad jārunā par Lienu Zaļkalni, jo visur es kaut kur viņai pa pēdām. Tātad Liena bija aizbraukusi uz Ļeņingradu, un es neatceros, cik tieši gadi pagāja, bet es tā rēķinu, ka apmēram 1996. Gadā varētu viņa būt bijusi atgriezusies, un tad uzaicināt uz akadēmiju, vai es nezinu, kā tieši Lienai tur tā sadarbība bija sākusies, bet tad viņa bija tā, kas bija pirmā,
kas pasniedz Mākslas akadēmija, tieši staiglasniecības restaurāciju. Un tā kā mazliet ieskatoties vispār tajā mūsu akadēmijas restaurācijas vēsturē, tad akadēmijā restaurācija it kā iesākās ar telniecības nodaļu, ka telnieki bija sadomājuši arī kaut ko restaurēt, bet tad atkal tas viņiem tā kā pajucis vai arī nav tomēr gribējies turpināt. Un tad ir, es nezinu kam, radusies ideja, ka tomēr ar staiglaznām varētu to pašu, jo galu galā. Jā. Mums tā ideja jau vispār bija jau tik un tā, bet kaut kā pļāpājot ar Lieni, ka tā un tā varētu un vajadzētu, bet tas tā palika. Tad Liene, es pa Pārdaugau, Liene Taigalā, otrā krastā rīkojās. Un tad, kad mani uzrunāja Rihards Petersons, kas tobrīd bija piekritis būt par nodaļas vadītāju, jo Liene atkal bija ceļā. Es sapratu, ka viņa pārceļās uz Maltu. Un viņa vienkārši jau bija prom no akadēmijas. Es vairs viņu neesmu satikusi nekad. Un tad, vārdu sakot, visu pārņēma es, sāku mācīties, bet otrs mans tieši restaurācijas skolotājs pasniedzējs bija Jānis Bokmans. Tad vēl bija štatos nodaļā, toreiz bija nodaļa vēl saucās, Andris Začests, viņš mācīja kā tehnoloģiju visiem akadēmijā un restauratoriem kopēšanu. Bet Začests kungs negribēja uzņemties, pārņemt to restaurācijas nodaļas vadīšanu, jo viņam likās, kas tad tur mācīs īsti, tā kā pajucis bija. Bet tad tomēr, ka pilnīgi tāda nodaļa pazūd. Tā kā negribējās akadēmijai, un varbūt es nezinu, kam vēl, varbūt kādā augstākā līmenī. Un tad vienkārši Rihards Petersons sameklēja mani, uzrunāja, es mazliet padomāju, bet tā kā pārvalde jau būtībā bija pajukusi ar gleznu restaurāciju, jo tie bija pasūtījuma darbi. Muzeja netika galā ar finansējumiem, vēl Kultūra Kapitāla fonds nebija tā arī ļoti ieskrējies sākumā. Un tad es mazliet sāku jau sadarboties ar Rakstniecības un mūzikas muzeju, ko darīt man bija, bet tā īsti kā būs nākotnē arī nebija skaidrs. Tad uzradās šī iespēja, un es mazliet padomāju, paklaušanājos apkārt, vai vēl kāds varbūt negrib ieņemt šo posteni, lai nebūtu intrigas un pēc tam, bet tā kā viens laikam negribēja un nevarēja, un tad es tā arī piekritu. Bet jūs bijāt tikai divas Latvijā ar šo saucamo akadēmisko izglītību šajā nozarē, un tur jau faktiski neviens īsti nevarēja konkurēt. Bet es jau biju pazaudējis to brīdi, kad automātiski visiem, kas bija beiguši augstāko izglītību, piešķīra tur tos vajadzīgos Eiropā, bakalaurus un maģistrus. Un man tik un tā vajadzēja maģistra darbu tiešām aizstāvēt. Tad es vienkārši pasūkstījos, pašņācu, jo kāpēc gan, jā. Un tomēr arī saved kārtībā dažādas savas restaurētās lietas un tādas kopotos rakstus gan rīzai sagatavoju un šo maģistra darbu aizstāvēju. Tas man bija doma, varbūt noderēs, varbūt kādreiz kādu restaurācijas mācību grāmatu varēs rakstīt, un tad es tā pārdomāju visu, ko es tur saku. Bet, ja runājot par mācību grāmatām, tad ir tomēr arī angļu valodā, ir daudz kas uzrakstīts, un 12. gadā ir pēdējā pamatīgā grāmata, kas noder restauratoriem. Un otrkārt ar to lasīšanu ir kā ir. Man pašai arī pati esmu no vācu valodas tur tulkojusi ar draugu palīdzību, bet ar to lasīšanu darbi dzen darbu un nav ko sevišķi daudz lasīt, ir vienkārši arī jāstrādā. Un mācību grāmatas, tās noderētu tikai tiem nedaudzajiem cilvēkiem, kas arī grib studēt. Un tur jau viss lekcijas, viss ir. Kāda vēl tur grāmata ir vajadzīga? Nav jau tā, ka tur pa visu Latviju vajag tādas mācību grāmatas. Tad jūs stāstījāt, ka jūs no tās, balstoties uz Ļeņingradas, to skolu arī to pedagoģisko programmu Mākslas akadēmijā izstrādājāt. Vai bija kaut kādas tādas būtiskākās izmaiņas vai kas tajā procesa laikā, kas jums tā? Jā, tad es ar to mūsu iekšējo darbu jau akadēmijā. Tātad Bokmenkungs strādāja un es ar restaurāciju saistījos. Un Liene pirms tam bija tikai lasījusi lekcijas, jo viņa veselības dēļ praktiski nevadīja, tāpēc arī Bokmenkungs pirms tam Rīta Plauda. Es sapratu, ka es gan lasīšu lekcijas, ko vajag teoriju, tā kā mums bija, un arī praktisko darbu vadīšu. Un es sākumā domāju, ka tā kārtīgi ievadīšu, es zināšu, ko tie studenti zina,
Un es sāku strādāt ar 1. un 2. kursu. Un Bakmana kunga rīcībā tad pārgāja 3., 4. Bet 4. jau bija tomēr diplomdarba gads bakalauriem. Jo bija norunāts tā, ka bakalaura līmenī būs diplomdarbā būs ļoti sarežģītas restaurācijas. Jo šo 4 gadu laikā faktiski tam studentam bija jākļūst par speciālistu. Bet, ja saliek restaurācijas stundas kopā, tad tikai tāds nepilns gadiņš vien sanāk. Un nepilna gada laikā tev ir jākļūst par patstāvīgu speciālistu. Tas ir gandrīz neiespējams, jo paši saprotiet, kādi ir šie slimnieki, gleznas, ja tur visas iespējamās lietas nemaz nevar tā iemācīt. Tur nevar pat paredzēt, kas pēkšņi var parādīties priekšā. Ja? Tā kā galvenais pasniedzēju uzdevums vienmēr ir iemācīt speciālistus visu mūžu mācīties. Tas ir pirmais uzdevums. Jā, un manā vadībā, vispār Petersona kunga vadībā sākumā, un pēc tam Začes kungs bija nodaļas vadītājs, bet tātad manā vadībā tomēr tieši restaurācijā, akadēmijā arī nodibinājās maģistratūra. Un pirmie maģistranti man bija Jekaterina Pakātova, pēc tam Saiva Kuple, viņi jau bija tikuši līdz tam, bet maģistrantūras tātad nebija. Tad Kaspars Burvis vispār uzradās kaut kādā brīdī, bet ne tieši savos pirmajos gados, jo viņš arī līdz bakalauram bija ticis, un pēc tam viss nojuka, un tad viņš pārgāja šur vai tur, tad atkal atgriezos. Un tad viņa diplomdarbu, kas arī bija saistīts ar restaurāciju kaut kur Liepājā, būtu vadījis, ja nemaldos, Šuvālovs. Bet tad, kad uzrados es, tad viņi laimīgi atsautītu Kasparu Burvi pie manis, un tad mēs skaisti noformējām viņu diplomdarbu. Tātad, cik gadus tu nostrādāji akadēmijā? Akadēmijā principā es nostrādāju tādu nepilnus 18 gadus. Bet es vispār vakar pēkšņi vienā brīdī, līdz tam es atkal nebiju par to domājis, bet vakar pašā dienas beigās. Es sāku tagad domāt, cik to audzēkņu bijis. Pieskaitot arī pārvaldes meitenes. Es tur saskaitīju kādus 30, varbūt vēl, jo daži vienkārši ir nogājuši no restaurācijas. Es tikai tos, ko es zinu, ka viņi ir palikuši restaurācijā strādāt. Es domāju, 30 ir diezgan pietiekoši, ja? Un no viņiem izcelt mīļākos, es nezinu, un tie, kas varbūt vairāk ar mani tagad tikai tā kontaktējas dažreiz, bet viss ir darbos aizņemti un tā kontaktēšanās ļoti minimāla. Un tādi tieši mīļākie man nav bijuši. Man vienmēr bijuši mīļi tie, kam ir interesējis, kas ļoti rūpīgi un kārtīgi precīzi strādājuši un nevis muļļājušies, bet veikli strādājuši. Bet es arī nekad neesmu atļāvusi steigties pirms laika, ja? Bet tad, ja tas process jau ir apgūts, saprast, ko un kā, ja tu pilnīgi jau izjūti, kāds ir rokas piespiediens, cik tur tā var skalpeli kustināt vai kā, tad var strādāt ātri. Jo citādāk, kad tu sāc tā pēkšņi tā aizgulēdamies, tad viss sapnīgi, tad vairāk nekas nav mīļš, vienkārši nav interesanti vairs. Jā, vienmēr viss saka, ka tur jābūt lielai pacietībai vai kā. Man personīgi pacietības nav nemaz, un tieši tas dzen uz priekšu, bet tas jau nenozīmē, ka es pavirši kaut ko darīju, bet man gribējas ātrāk redzēt rezultātu, un kaut kur jau gara acīm vizualizē, kādam viņam jābūt, un tas arī nav tikai fantāzijas augļi, kādam jābūt tam mākslas darbam, kuru tu restaurē, bet tu jau zini, kas viņam ir oriģinālā, ko tu liksi klāt, kāpēc liksi klāt, kā liksi klāt, ja liksi vispār klāt. Tā ir koncepcija, ja? Un tā kā darba daudz, bet arī kāpēc arī tā pacietība tiek kā afišēta, ja? Kad atnāk kāds žurnālists vai kaut ko mūsu fotogrāfē, ko tad mēs darām? Vai tad mēs rādām, ka mēs ar atlūzušiem nagiem noputējuši, skrienam gar lielu galdu, vēl kā var sarūšējuši naglas ārā, ar gludeklīšiem tur tvaicējam un kaut ko darām, ja? Mēs taču apsēžamies skaisti, nopauzējam, paņemam motiņu vai skalpelīti, un tādā pozā visu mūžu restaurātors var redzēt, ja? Bet tas ir vienkārši kārtīgs sētnieku darbs, tikai nevis pagalmā, bet ar gleznu, tas ir sākumā. Pati taču zini. Un tāpēc jau visiem arī gribas nevis lielās gleznas, bet tādas maziņas, ko var pacelt. Bet mums ir bijušas altāra gleznas, mums ir bijušas kases. Un ja tagad prasa, kādas ir bijušas tādas interesantākās restaurācijas, tur arī tāds jautājums bija. Tad pārvaldes laikā... Pārvaldes laikā tā noteikti jāpiemina būtu Aglonas baznīcas altāra glezna, tā, ko laiž priekšā ikdienā. Jo Bakmaņkungs un Astičs arī laikam restaurē to
Dievmāti, kas bija aizmugurē. Ja? Bet man uzdeva restaurēt to lielo. Nu, jāsaka tā, ka tas bija milzīgs darbs. Pirmkārt, es nezinu, kā tās apmels tur bija vairākās rindās sīks nagliņas, tur, es nezinu, 100 nagliņas, es nekad mūžā tik daudz nebija iedomājies, ka var sasist. Caurumiņi bija aizbāzt ar kaut kādiem maziem lupatu, kādiem vīkšķīšiem, jau nokrāsot no virspuses. Eņģeļi, kas tur vispār tādos gaisīgos tērpos, tādi līdz pleciem atkailināti, tādi gaisīgi. Tās meitenes bija saģērbtas tā kā Čakielas dāmas, ja, tur, vai Marijas ielas dāmas. Skropstas drausmīgi sakrāsotas, tā kā tagad meitenes mēdz tas pielīmēt, tas mākslīgās skropstas, ja. Nu, drausmīgi. Tur kārtām nācās noņemt, kad nu kuram nav bijis slinkums, ja, no to visu mālēt virsū. Nu, un pirmkārt izmēri. Tur bija jādublē viss arī to gleznu, un izmērs milzīgs. Viņi ir uz rāmju uzvilkta? Jā, viņi ir uz rāmju. Mēs ar viņu strādājam darbnīcā. Viņa atveda, kāda viņa tur bija, mēs viņu tur demontējām no tā rāma. Nu, var sakot, tur bija pilnīgi visa restaurācijas programma, kāda vien var būt, un milzīgi izmēri. Un Kristīna, kad stāstīja savās intervijās, viņa burtiski stāstīja arī par sevi. Bet es varu pateikt, ka Kristīna arī kopā ar mani pie šī izgleznes ir strādājusi. Mēs esam visur, kur bijušas kopā, tad atkal neesam kopā, tad kopā ar vieniem, ar otriem, ar trešiem. Nekad vispār nav iespējams, patiesībā sakot, stāstīt tikai par mani vienu. Jo tas vienmēr ir kaut kādā saistībā ar citiem cilvēkiem, vienalga. Nu, un tad vēl es gribētu nosaukt kā ļoti grūtu darbu. Es, piemēram, pirmo reizi tā kārtīgi izjūtu, ko tiešām nozīmē cieto sveķu laka, kopāla laka. Un ar tādu bija pārklāta Nūrmuižas Laucienas baznīcas altāra glezna. Tur viņi vispār bija tādā dzeltenīgi, tādā brūnā šokolādes krāsā. Jā, tur varēja redzēt, ka tur ir kaut kas spilgts, kaut kas apakšā, bet viss tās, tā kā viduslaiga glezniecībā tās krāsiņas tur vispār nevarēja redzēt. Un tad to gan, tas diezgan paliels darbs. Ar skāpelī tur šķīdinātāji nestrādā, tur tikai milimetri pa lūk te, jā, tur tā pacietība bija vajadzīga un uzmanība, jā, jo gleznojums apakšā bija ļoti labi saglabājies, zudumi bija, kaut kur bija, cik es atceros tagad kaut kādas vietas, bet principā gleznojums bija saglabājies labi un, protams, sabojāt, ņemot to cieto laku nos nedrīkstēja. Tā gan bija pamatīga darbošanās. Tad tos varbūt es izceltu kā darbus, bet, un vēl tad vispār. Bet tad jau es pati strādāju jau akadēmijā, bet kaut kādā brīdī, kad bija brīvlaiki, tad pārvalde man lūdza restaurēt no kinoteātra Splendid Palace vai Rīga, vēl kā viņi tajā brīdī vēl sauca, tās gleznas, kas ir zālē, tās ovālās. Tās arī, tur nebija grūti tā restaurācija, bet palieli darbi. Un bija arī viņu ierāmējums jāatjauno. Un te es varu pateikt, ka pa gabalu jau to nevar redzēt, bet tas ierāmējums, kas izskatās ovāls un tiešām tāds diezgan elegants, bet tā ir pamatīga virve, vienkārši virve, resna, liela virve, apliekta apkārt un ar zelta krāsu, bronzas krāsa nokrāsota. Tālūk, un to pa gabalu to varbūt neviens īstenībā nezina, domā, ka nezina kāda rāmja, jā, bet eleganti, jā, un ļoti racionāli un asprātīgi. Un tā arī bija jārestaurētā virve. Tā bija apsulbēs, noputēs, pieputēs, protams, ka to arī vajadzēja iztīrīt, sakārtot, un viņa vispirms nācās. Tas viss notika? Nē, viss darbnīcā. Visas gleznas bija demontētas, noņemtas no sienas, un tad visas viņas tika demontētas, tur apmels bija arī, jādublē, jo bija plīsumiņi, tur vienkārši tur bija. Bet tā nebija tāda restaurācija, kāda bija, teiksim, Aglotnes altāra gleznai. Vārdu sakot, darbu ir bijis daudz, un galu galā es jau esmu arī piekritusi tomēr iegriezties kādā objektā, kur ir sienas gleznojumi. To arī beigās ir savācies diezgan daudz. Un tad atkal kaut kur es esmu iesākusi viena pati, kaut kur atkal Kristīna piesaistīs vai kāda cita pārvaldes kolēģi. Tad, kad sākās vispār jau, kad projām jau faktiski mēs bijām jau no pārvaldes, tur kādreiz dažreiz tikai tik kādi lūgumi izteikt, lai kaut ko padara, tad
galā atkal tomēr pārvaldes kolēģiem, bet jau ar Kultūra Kapitāla fonda naudiņām varbūt vai kā, tad esam strādājuši vēl vairākās vietās. Un kas attiecas uz Jugendstila muzeju un kāpņu telpu un augšā Rozentāla muzeju, tur arī viss, kas ir darīts. Kāpņu telpas tiešām ir zinātņu restaurēšanas pārvaldes meitenes tur remontēja. Un atkal Jugendstila muzejā arī tur Sandra Priešķie, kur Ineta Liepa strādāja, Olga arī tur ēdam telpā, ēdam istabā, tur piegleznoja gleznojumus zuduma vietās. Tā kā vienmēr ir bijusi kārtīga grupa ar visiem maniem bijušajiem kolēģiem un bijušajiem studentiem. Es nekādu nevaru sevi izraut vienu pašu no konteksta. Ja? Un kas attiecas vienu otru to, arī to pašu Alberta ielas māju, ja? Tad tur jau faktiski, es tiešām praktiski strādāju pašā pirmajā tajā, kad ieiet no Strelnieku ielas tajā ieejā, tur tie luneti, ja, kas ir pašā pirmajā telpā. Tur gan es tiešām praktiski strādāju melnām mutēm, ja. Un jau tad vienkārši cilvēki, kas ekskursijas veda, ja, tur visu laiku mums pa to priekšnamiņu bari tur grozījās, tur strādāt nevarēja. Un tad, kad baidījās, kā būs, vai tas muzejs būs vajadzīgs, vai kāds apmeklēs, es jau momentā teicu, ka tur vispār kā vēl vajadzēs. Un tā tas arī ir, tāpēc, ka viņiem pat priekšnamiņš bija jau nezinu, kādu tur jāparāda. Un tad vienkārši restaurēja arī visu kāpņu telpu, kā tur bija. Bet tur būtu nianses, ko stāstīt, kas tur saglabājies no paša sākotnējām, kas tur pēc tām. Arī tajā tieši muzeja telpā, Jugendstila muzeja telpā, tā arī, tā tiešām, principā ļoti labi viss izdevās. Bet tur gan ir restaurēti fragmenti, tiešām restaurēti klasiski, un pēc tam arī rekonstruēti pēc paraugiem attiecīgi. Bet pilnīgi izdomāts tur nav nekas. Neteiksim tā, ka nekas, bet ļoti, ļoti, ļoti tā delikāti un saprotami, un galu galā kādreiz Lansmenkungs teica, ka viss taču paliek vecs un tā kā iekļaujās, ieorganizējās vidē, un tas, kas tur mazliet ir tomēr no jauna tā kā izdomāts, tas arī ir iekļāvies. Un paies vēl, cik vien pasties, cik ātri paiet mūžs, ja? Un pēc 100 gadiem tur viss tas būs jau ļoti vērtīgs, ja vēl būs saglabājies. Varbūt atgriežoties vēl pie Mākslas akadēmijas, mēs ar Dāci braucot uz šejieni runājām, viņa man prasīja, kas ir tas, ko es tā vispilgtāk atceros no akadēmijas laikiem. Tagad tev jāstāsta. Nē, un man tas bija tieši pirmajā kursā, kad mēs ar Ingūnu strādājām pie gleznas, un mēs gleznu uzvilkām uz darba, uz apakšām, ja, un nenoformējām stūrīšus. To es visu mūžu atcerēšos, ka stūrīši vienmēr ir jānoformē. Vispār stūrīši, tas bija Bapaņkunga arī Jājam Zirdziņš. Un es arī no viņa šo to pamācījos. Un es nezinu, kurš ieviesa tās mazās šēbiņas tās no sulas pakām zem naglu galviņām. Ja, tas man arī bija tāds jaunums, ko es akceptēju. Bet tos bija baigi dusmīgā. Vai es jau par daudz ko šādu un tādu vispār. Es pirmajās dienās par studentiem teicu, to es vienkārši apzinājos, ka tā būs. Jo es teicu, ka vienkārši, lai viņi var nonākt tāds brīdis, kad kaut kas tiek darīts galīgi šķērsām nepareizi, un man tur nebūs laika laipni tur vērsties un atvainoties un tā. Es varu vienkārši uzbļaut, ja? Jo nav jau laika tur momentā jārēģē, ja? Un ka tā var būt, bet tādi uzbļāvieni man nav bijuši bieži, cik es atceros, bet šad tad ir bijis. Jā. Bet par stūrīšiem man bļaut tā kā nebūtu vajadzīgs, bet kad jādara, tas jādara. Jā, tas paliek atmiņā. Jautājums atkal, kāda tur ir momenti, varbūt kaut kāda deformācija no tā var veidoties, ja nē, tad nē. Jā, bet vai ir kaut kādi tādi vēl momenti tieši no tā akadēmijas laika, tieši studiju process, kas tādi spilgtākie, interesantākie varbūt? Labi, tad es varbūt atgriezīšos pie savu studiju laika, kur mums tie tādi, jo tādus ielikt lekcijās nevar šādus momentus, jo stulbi un kaut kas galīgi negaidīts, ja stulbs. Tagad lekcija par stulbumiem, tā nevar būt tāda tēma, ja? Jo mazums, kas notiek, ja pēkšņi, ja? Un nevar būt tādas lekcijas, jo to nevar paredzēt. Tāpat kā nevar paredzēt, kurš ir restaurējis iepriekš darbus, kas nonāk tagad profesionāli restaurētā rokā. Tur ir tāda brīnumi, ja, tur tā arī nevar pēkšņi tāda lekcija rakstīt, būs tā un tā, nevar paredzēt visu. Un tā, var sakot, mums bija akadēmijā arī beigusies kārtējā skate.
Viss bija nokopts uz to brīdi, tāpat zem stikliņiem gulēja mūsu restaurētie darbi, lai var redzēt cauri, kuriem tomēr kaut kāda presīta vēl bija jāliek virsū. Nu, un tad jau bija sācies mācību darbs, kad kaut semestrs bija sācies. Un, protams, ka tur jau arī tur visi nāk pāri, un tur vienmēr tāda kārtība bija. Tur arī bija tāda kārtība, ka sakārto darba vietu tas, kurš sāk darbu, nevis tas, kurš beidz. Un vienkārši, ka mēs akadēmijā bijām, es tiešām minu uz papēžiem kā žandarms, lai būtu otrādi, kurš beidzas visu nokārto, noliek pa vietām, nomazgā, izšķīdina, sakārto, nu, lai nākošie vienmēr var paņemt visu, kas ir vajadzīgs, un būtu viss tīrs un kārtīgs. Ja to, nu, tur tiešām es piestrādāju pie tā, un tāpēc es jums brīžiem nepatiku. Nu, bet labi. Tas pieder pie lietas. Bet, vārdu sakot, tā tad bija tur sākusies jau mācību darbs, ja? Un kāds jau bija kaut kādas savas tur līmes traukus, kas bija, mums tur bija tādas krūkas, kurās iesēdināja ritīgi, krūkas ar ūdeni, tādas vanniņas, ja? Kurās iesēdināja to līmes trauciņu. Vispār tas bija ļoti labs veidojums. Mums akadēmijā tāda nebija, mums savādāk iztikām. Bet, vārdu sakot, nu, kaut kas mitrs, un nu, kaut kā tie stikli bija apmēram 20 reizes, nu, 15 reizes 30 tādā izmērā. Nu, tādi gabaliņi, tā kā flīzītes saliktas pa gleznu. Un kāds bija nolicis to trauku, un kaut kāds mitrumiņš tur pa to stikla spraudziņām nopilējis kaut kas tālāk. Nu, jā, man pat bija zīdpapīrs pārlīmēts, un tad tie stikli, ja. Un tagad es ņemšu no savus tos stiklus, kad es sākšu strādāt, un pielipuši. Nevar noņemt. Es, protams, neko nedaru vēl, eju pie pasniedzēja, un tur pasniedzēja vainīgi faktiski, ne jau es. Nu, es vispār tur neesmu vainīgi, ne es tur piepilināju neko, to citu. Un es tagad prasu, ko darīt. Un viņš arī tādā uztraukumā un ņēma un norāva visu nost. Un, protams, arī zudumi riņķī apkārt, ja. Un tad es domāju, bet kāpēc viņš tā darīja? Tā taču ir zivju līme, to visu varēja atmiekšķiet, to visu varēja atmazgāt, tur nebūtu nekādas zudumi. Nu, bet tāda, un vispār tā glezna, mēs vispār dabūjām no palīgu fondiem, no Ermitāžas, no Krievu muzeja, bet vairāk no Ermitāžas. Un tā bija tāda jūras kauja, kaut kāda tur abordāža, kaut kas tur tāds. Un vesels bars ar kaut kādiem maziem jūrnieciņiem, figūriņām, kas kāp pa tauvām kaut kur pa augšā, pa mastiem. Un tur tādi zudumi, ja? Bet labi, ka bija fotogrāfijas, un tās fotogrāfijas vispār tajā laikā bija prasība. Lūk, melnbaltās fotogrāfijas šāda izmēra, ja? Var sakot, pamatīgi izmēra fotogrāfijas. Un labi, ka tādas jau man bija pie rokas. Un es vienkārši ļoti rūpīgi ar visām faktūriņām, grunti, ar visu vienkārši rekonstruēju tās figūriņas visas. Man bija arī uz kā atspērties. Nu, tad tas bija tāds pamatīgs darbs, bet ne ar jums, bet ar mums. Nu, un tad vēl šis un tas. Un, piemēram, nu, kaut gan mēs ar meiteni jau salīgām mieru sen jau, bet vispār mans uzbļāviens bija, kad es biju aizdevusi savu lielo labo fleici lakošanai. Nu, laka, sveķi, ja? Bet meiteni arī no visas tiesas, man pasniedzējis tur instruments un tur skalos un tīrīs, bet es pēkšņi skatos, ko viņa dara pie krāna ar ūdeni. Nu, tad es atkal sāku aurot. Jo tur ar ūdeni var tikai sabojāt to fleici, ja? Un tad, protams, pārgājām momentāli uz terpentīnu, un tad tas izbeidzās labi. Nu, tādi momenti, ko nevar paredzēt. Un, nu, vēl jau šis un tas, kas, ko tieksim, kad uzliek kaut ko uz priekšmeti, ja, lai nedeformējas, lai nu, ļoti daudz uz pirkstiem jāskatās, lai pie uz molberta uzliktas gleznas būtu piesietas, jo mazums, kurš tu iet garām, nogāž, ja? Kas arī mēdz gadīties. Un pat Ermitāžā tā ir gadījies cilvēkiem. Un pat Krievu muzejā stāsta, ka kur kāds tur restaurātors izlidojas cauri repinu gleznē, nu tāds nostāst. Nu, kad stāsta, tad jāstāstā kārtīgi, lai būtu efekts. Nu, bet, nu, notiek dažādas lietas. Tad, kad tu paņem kaut kādu gleznu, tev būs jārestaurē. Tu viņu skatot jau vari pilnīgi droši zināt gan tos procesus, gan to gala rezultātu paredzēt. Tev ir skaidrs, tev nav tādi gadījumi bijuši, ka tev, nu, tā kā nesanāca, vai ne? Nē, nu pirmkārt jau nesanāk, tad jau visu dara ātri, bet tur nekas ātri vispār nesanāk ātri, jā, tas ir viens. Otrs, nekad nevar zināt no A līdz Z, ja pa vidu ir pārgleznojumi vai kaut kas tāds. Tu apmēram jau zini, kas ir jādara tajā pirmajā daļā, tajā, ko sauc par konservāciju, ja? Nu, to tu vari saprast, ja?
Un tikai tad tu vari ķerties pie nākošā posma, ja pie mākslinieckās restaurācijas. Un tad jau tu nezini, tu jau acis nav gluži rentgens, bet rentgeni var uztaisīt jau laikus, ja? Nu, cik tur būs apakšā varbūt zudumi zem pārplasnojuma, ja tos ir jāņem nost, ja vispār tos ņems nost, ja? Tas ir tādā lēnā garā, bet visu uzreiz paredzēt nevar. Un, kad tas attiecās uz monumentālu, uz objektiem, ja tur vispār arī, tur taču, nu, kā var izpētīt to, ko pēkšņi atklājās durvju aila, pēkšņi atklājās kaut kas tāds, ja? Tas tikai viss notiek kaut kādā tādā, nu, gaitā. Un to, nu, faktiski arī tiem, kas pasūta, vienalga, kas tas pa objektu, vajadzētu saprast, lai viņus, teiksim, ne jau kā apšmauktu, bet, nu, neliederīgi neizmantot naudu vai atkal darītāji nepaprasītu par maz, jo tomēr tas ir ļoti liels darbs un tas tomēr ir jāapmaksā. Tad vienkārši varētu tā pa posmiem normāli virzīt tos darbus uz priekšu, un tad tas būtu tiešām, katrs dalderis būtu vietā, teiksim, ja, un arī efekts būtu vajadzīgais, nekad forsēt nevajadzētu. Nu, mēs tomēr esam trenēti respektēt to autoru. Tas ir visu laiku kaut kur zemapziņā pirmajā vietā. Bet ja tas ir vienkārši cilvēks, viņš ir iztēlojis, ka nu, pat viņam būs kā spīdoši lieldienu ola kaut kāda tur tas darbs. Un restaurators saka, nē, tā nevar, tā jums nebūs. Un tad viņš ir dusmīgs un apvainojies šis cilvēks. Bet nu, mēs tāpēc esam mācījušies, lai mēs zinātu, kas ir tas vērtīgais un kas ir jāsaglabā un ko pārgleznot nevar un tā tālāk. Jūs arī kādu laiku bijāt mantojuma pārvaldes padomes sastāvā, kas atbildēja par restauratoru kvalifikācijas novērtēšanu. Varbūt varat pastāstīt arī kaut ko par to laiku? Jā. Nu, es vairāk, protams, orientējos un sapratu visā, kas saistīts ar sēglezniecību, bet pateicoties tam, ka biju strādājusi arī ar visiem būvniekiem un ar visu, ļoti labi orientējos arī dažos citos restaurācijas veidos. Ja. Tie, kas ir dabūjuši profesionāls diploms, kas ir beiguši profesionāls mācību iestādes, ja, viņiem tie diplomi ir, bet cilvēks tomēr ir diezgan paslings. Kad jau viņam vairs neliek un pasniedzējs aiz muguras nestāv, viņš beigās to, kas ir jādara, kas ir iemācīts, nu var arī neizdarīt, pasi neuzrakstīt, vēl kaut ko neizdarīt, ja, nu tā. Bet šīs atestācijas komisijas, nu, kad jāiet to pakāpi iegūt uz priekšu. Pirmkārt, tas ir paša progress, arī tas, kas, nu, es jau teicu, nepilns gads sākumā, un tu dabū to diplomu faktiski, ja? Un kas tu esi pa speciālists, un tāds arī nekas īpašs. Tad tu strādā, tad tu to dokumentāciju gatavo, kuru tad, nu, jāiesniedz ar atestācijas komisijai. Tad tevi tur vēl visādi tur izprašņā, vai tu esi orientējies, kas jauns, kas kā. Un gal galā, tiem, kam diplomu, tiem arī nav par ļaunu, visu laiku virzīties uz priekšu, dabūt ar vien augstāks pakāps, jo tas nozīmē arī ar vien sarežģītākus darbus, turēt kārtībā to dokumentāciju, jo faktiski tas ir juridisks dokuments, kurš var noderēt kaut kādos strīdus momentos, pilnīgi tiesās dažreiz. Neiet runa par izsolēm, kad arī, ja tas ir restaurēts, tad tas ir arī svarīgi, lai tad zina, ka tas ir pareizi restaurēts. Un tas ir viena lieta. Un otra lieta tiem, kuri tāpat ir mācījušies savā ceļā, pie meistariem dažādiem, kas tiešām mums arī ir izplatīti, ja? Objektos, tur pie viena otra trešā, viens objekts, otrs trešais, un cilvēks jau jūtās zinošs un varošs un darošs, bet viņš tad ir tikai vidusskolu varbūt beidzis, vai nezinu ko. Viņam nav pat vispār īstenībā pielaidis pie šīs profesijas. Tad šī apliecība, ko dabū šādā ceļā, tas jau ir viņa dokuments profesijai. Un es domāju, ka tas, jebkurā gadījumā, tas mobilizē tāda konstruktīva rīcība uzreiz pašam. Viss ir kārtībā, es domāju, ka obligāti tas ir jāturpina. Jo citādāk, kad mums jau tur bija viens starplaiks, kad pāris gadi, kad kaut kādas reformas bija, ka nenotika tās atestācijas komisijas. Un tad jau tur daži jau ļoti lepni teica, mums už vispār nevajag, kāpēc piepūlēties, ja? Bet es atceros, bija viena pilnsapulce mums restauratoriem, tad es arī saņēmos un teicu gan arī tos pašus vārdus, ko tagad. Tad atkal viss ieripoja vecajās sliedēs un viss kārtībā, viss jau pierasts. Un pat pasūtītāji faktiski gandrīz vai vairāk interesējas un respektē šīs te apliecības nekā tos mūsu profesionālus diplomus. Jo, diploms ir ļoti svarīgs dokuments, tas ir pat būtībā svarīgāks, bet, ja tas tomēr tas diplomu saņēmušais vēl savu kvalifikāciju ar vienu velk uz augšu, un to parāda šīs te apliecības, un tas jau tomēr kaut ko nozīmē.
Kā vispār jūs raugāties uz restaurācijas izglītības attīstību Latvijā? Jūs esat diezgan ilgu laiku nostrādājuši šajā jomā. Kāda ir tā attīstība, kas ir mainījies, kas varbūt vēl būtu jāizmaina? Man bija iespēja 1995. gadā pastažēties Dānijā, un tur viņiem jau ir pilnīgi atsevišķa restaurācijas augstskola. Un tur, protams, līdzās staiglaznotājiem un visiem tādiem klasiskajiem, tradicionāliem, tur bija visādi, kā viņi teica, eksotisko priekšmetu restaurācijas. Nu, tur viss kaut kas bija, un tā jau bija vesela milzīga skola, ja. Nu, tā kā mēs vēl esam tā kā šur tur samētāti, sabāsti, kas nu ko kurā vietā māca, ja. Gribētos noteikti vēl labāku tādu aprīkojumu ziņā līmeni darbnīcās, vēl joprojām pietrūkst. Kaut gan noteikti liels stols uz priekšu, tagad ir Pulkielas, tas, korpus, jā, ar visām darbnīcām, bet, es esmu bijusi tikai Rakstniecības muzeja restaurācijas darbnīcā, bet es neesmu paciemosies citos muzejos, kas turpat līdzās. Un esmu dzirdējusi, ka Rakstniecības muzejā esot labāk nekā kaut kur, turpat vēstures muzejām. To man atkal tādu tenku pateica tās pašas manas meitenes, tā Irbe un Nate. Tā kā, tur arī strādā mani studenti, tā. Jā. Ar glezniecību tā kā viss būtu kārtībā, un jaunieši arī ar monumentālo nodarbojas un iedziļinās un cenšas. Un žēl, ka ir puišu maz, daži ir, bet varētu būt vairāk, jā. Daži arī, protams, kā jau jūs ziniet, tagad paši pārņēmuši stafeti tieši pedagoģijas ziņā, māca jaunos atkal restaurātors, tas arī labi. Un tad es beigās, kad tā domāju, labi, tiešām restaurētu darbu ir daudz. Bet vai tas ir pats svarīgākais un galvenais manā dzīvē tomēr? It kā jā, bet gleznas jau atkal kaut kad iziet no ierīmes, atkal tur ir kaut kādi defekti un atkal jāķerās pie restaurācijas. Ja? Un varbūt, ka pats svarīgākais ir tas, ka man ir šie daudzie studenti, mācekļi bijuši. Varbūt tas ir pats svarīgākais, jo atkal ir, kam atgriezties un vēlreiz restaurēt vai turpināt to restaurēšanu, kamēr ir ko restaurēt. Varbūt tas ir svarīgākais. Kas ir tas, ko jūs visvairāk esat mācījusies no saviem audzēkņiem? Vispār ne jau tieši, ka mācījusies, bet tad, kad tu māci citiem, tad tu saproti, ka pašam ir jāaizpilda visi savi baltie plankumi. Ja tev arī, tad ir jāskatās, ko cits ir darījis, kādas ir varbūt citu pieredzes restaurācijā. Jo visu jau prasīs no tā pasniedzēja, ne jau no tā studenta, kas pirmo reizi kaut ko dara. Un tad, kad ir sarežģīti darbi, es taču nevaru, izgāzties, ka es vispār nezinu, kas ir jādara. Vai domājiet tagad, es to jums pamācīšos. Tā nenotiek, vai ne? Tā kā es faktiski visu laiku arī pateicoties studentiem, es godīgi sakot arī pati sev esmu slīpējusi. Es gribu pateikt lielu paldies par to, ka piekritāt šai intervijai par šo tiešām ļoti, ļoti interesanto sarunu. Šo sarunu Tukumā Durbas pilī es izvēlējos tāpēc, ka šeit ir ļoti daudz manu un Bokmenkunga studentu restaurētie mākslas darbi šīs te pils interjerā. Un droši vien, ka vairāk man šeit nav ko piebilst, tās bildītes tūlīt varēs apskatīt.